Re! Viss ēters ir te! Tuvojas vasara, laiks doties uz pludmali. Nervu nomierināšanai var būt, bet jāteic, nekāda dižā relaksācija varētu arī nesanākt, ja esat nolēmuši doties uz Vakarpuļu pludmali. Tur zīmes, kas līdz šim atļāva novietot automašīnu bez maksas, ir pazudušas, un tas nozīmē, ka ir gana liela iespējamība tikt arī pie soda kvītīm. Jau pēc pāris mēnešiem šobrīd tukšā Vakarpuļu pludmale būs ļaužu pārpildīta, un daudziem no viņiem kaut kur būs jānovieto savas automašīnas. Taču šeit tā ir visai liela problēma. Jevgenijs atpūsties uz Vakarpuļiem dodas ne tikai vasarā, bet arī ziemā, kad tur var slēpot. Līdz šim problēma ar auto novietošanu nav bijis, taču pēkšņi pirms vasaras sākuma zonas, kur novietot mašīnas, nozudušas. Viņas tur bija visu laiku, varēja likt, tagad nevar likt. Tad jautājums pats par sevi, priekš kā viņas tad likt. Nē, viņa nebija tur tā, ka viņi tur vienu gadu stāvēja, viņi tur stāvēja vairākus gadus, ja, un tā kā visi pierada tagad vairs nav. Ja viņa būtu uzlikuši, es nezinu, ja tur būtu uzlikts kaut kāds automāts vai kaut kāds maksas, tad būtu skaidrs, ka maksas autosā, bet tagad vienkārši likt tos lielus sodus par stāvēšanu vienkārši neatļauta vieta. Braucot pa ceļu līdz Vakarpuļu pludmalei, tik tiešām redzama tikai viena autostāvvieta. Man tā doma ir tā, ja kāds kaut ko dara, tas kādam kaut kā ir vajadzīgs. Ja? Līdz ar to, ja zīme bija un viņu noņema, tad ne jau viņa ceļu taisīs tur remontas ceļu vai ierikos kaut kādus plačus. Ja? Tas nozīmē, ka zīmes noņemtas, tā lai būtu iespēja tur cilvēki, kuri pieraduši, viņi brauks, atstās, brauks municipāli, liks sodus. Stāvvietas nav likvidētas. Ir likvidētas šīs ceļa zīmes ļaunprātīgi. Mēs esam 4 reizes uzstādījuši ceļa zīmes stāvvietas, lai tātad atpūtnieki, vietēji iedzīvotāji varētu nolikt savas automašīnas. Taču kādi nelabvēļi šīs ceļa zīmes 4 reizes ir nozāģējuši, demontējuši, nolauzuši. Mēs esam atraduši viņas grāvī, daļu mēs esam atraduši grāvī, daļa ir nozagta. Pēdējā reizē tas bija tā, ka mēs pēcpusdienā zīmes uzstādījām un no rīta jau viņa nebija. Bet vai tas nozīmē, ka pludmales apmeklētāji paliks pavisam bez bezmaksas autostāvvietām? Tieši tā arī būs. Ja šāda te rīcība ir jau tāda regulāra, tad 4 reizes, tad iespējams, kad arī zīmes neuzstādīsim. Mēs skatāmies un vērtējam, kur ir iespējams, tur mēs izvietojam šīs stāvvietas, jo mēs saprotam, ka šī pelsona nav gara, viņa ir diezgan īsa, līdz to jānodrošina stāvvietas. Iespēja robežās tas tiek darīts. Bet šajā gadījumā ir kāds, kuram traucē šīs stāvvietas. Lūk, šis nelielais stāvlaukums man aiz muguras, šie 50 metri, iespējams vasarā būs vienīgā vieta, kur Vakarpuļu pludmales apmeklētāji varēs novietot savas automašīnas, jo visas citas stāvvietas zīmes gluži vienkārši ir nozagtas.